Labdien! Atskatīsimies uz enerģijas vairumtirgu pagājušajā nedēļā un paanalizēsim, kādi faktori veido cenu izmaiņas. Kopumā pagājušā nedēļā cenām ir vai nu bez izmaiņām, vai arī lejupvērsta tendence. Naftas cena nedaudz pakāpjās, jo ir vētras radīti traucējumi ASV naftas rūpnīcās, bet galvenā ziņa ir par to, ka Starptautiskā enerģētikas aģentūra un OPEC prognozē zemāku naftas pieprasījumu turpmāk, it īpaši Ķīnā, un arī kopumā pasaulē, kā jau iepriekš esam minējuši, ir zemi ekonomikas attīstības tempi, tātad zems pieprasījums. Atjaunīgie turpina ražot uz urā, vējš daudz, saules daudz Eiropā, līdz ar to pieprasījums ogļu un dabasgāzes tirgū zems. Ogļu cena pagājušajā nedēļā pie $114 par tonu, savukārt dabasgāzei finanšu instrumentu tirgū par nākamā mēneša piegādi cena 35,65 eiro par megawatstundu. Tā kā atjaunīgie ražo pietiekami, septembris arī šobrīd tiek vērtēts kā īpaši silts, saulains mēnesis visā Eiropā, līdz ar to pieprasījums arī ir zemāks. Un kvotu cena tikai atspoguļo to, ka fosīlo resursu patēriņš bijis zems. Tātad kvotas cena pie 65 eiro par tonu. Pagājušajā nedēļā Nord Pool elektroenerģijas spot tirgu vidējā cena Ziemeļvalstu apgabalos samazinās līdz aptuveni 13,5 eiro par megawatstundu, būtisks iekritiens. Savukārt cena Baltijā diezgan nemainīgi saglabājas virs 90 eiro par megawatstundu. Abiem reģioniem bijis raksturīgs, ka pieaudzis pieprasījums un pieaugus arī vēja izstrāde. Protams, iestājoties rudenīgiem laikapstākļiem un saules spīdēšanas laika diennakts ietvaros arī saīsinās, līdz ar to saules izstrāde samazinās gan Ziemeļvalstīs, gan Baltijā. Un par turpmāko gadu, tad finanšu instrumentu tirgu nākamajam 2025. gadam par bāzes piegādi cenas Ziemeļvalstīs kopumā paliek nemainīgi, pietuvināts 40 eiro par megawatstundu līmenim vidēji. Īpašu paliecienu demonstrējis Somijas finanšu instrumentu kontrakts, kurš pakāpjās līdz 55 eiro par megawatstundu. Tur vairāku risku un notikumu kombinācija. Pašlaik ir atslēgumā viens no Somijas atomelektrostaciju blokiem. Ir arī bijušas īslaicīgas problēmas ogļu staciju darbībā, un kopumā vērtējot arī iespējamās svārstības ziemas laikapstākļos, tirgus ir vērtējis, ka ir potenciāls Somijas cenai pakāpties nākamgad. Savukārt Polija, Vācija ar nelielu cenu samazinājumu un tomēr saglabā savu cenu līmeni aptuveni 80 līdz 110 eiro par megawatstundu. Tāda lūk situācija enerģijas tirgū. Gaidīsim nākamo nedēļu, skatīsimies, kas būs noticis. Paldies par jūsu uzmanību!